Es atrodos pie dzelzceļa stacijas Turība. Man aiz muguras ir izbūvēts pagaidu perons. Bet tiem pasažieriem, kuri ikdienā izmanto vilcienu, nāks saskārties ar pamatīgu nērtību. Šo te milzu peļķi. Un jāsaka, ka situācija nav atrisināta vairāk nekā 3 gadu garumā. Te beidzās peļķē šobrīd pagaidu pietura. Jūs, kad nobraucat lejā, piemēram, bērnu ratiņiem vai ar invalīdu krēslu, lūdzu, pa taisno peļķē. 3 gadi kopš es strādāju, nekas pilnīgi nav uzlabojies. Peļķe ir vienmēr, ne tikai šādos apstākļos, bet arī pavasaros, vasarā, un viņa principā neizžūst. Lūk, man aiz muguras ir uzskatāms materiāls, cik dziļa ir šī peļķa un ar kādu tehniku to var šķērsot. Šādu ceļu ikdienā mēro vilciena pasažieri. Izvēles divas – vai nu brien pa slapjo pļavu, vai dubļaino ielu. Bet jautājums Latvijas dzelzceļam, vai tik tiešām 3 gadu laikā viņi nav pamanījuši, ka cilvēkiem ir pamatīgas nērtības un kad beidzot situācija tiks atrisināta? Šeit ir zemes ceļš, un būvdarbu veicējiem ir pienākums arī nodrošināt iespēju gan jebkuram gājējam, gan arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem un bērnu ratiņiem nokļūt arī uz šīs te pagaidu platformas. Sākotnēji būvnieks to nodrošināja, izveidojot pagaidu ietvi šajā te posmā no tāda materiāla, kas ir frēzēts asfalts, šķembu sajaukums, tādu samērā cietu materiālu. Bet, diemžēl, gan šīs te ilgstošās lietavas, gan arī autotransporta kustība ir sabojājuši šo te segumu, un mēs esam lūguši jau būvnieku pievērst tam uzmanību un atjaunot šo te ietvi. Pašu brauktuvju ielu īpašnieks ir Rīgas pašvaldība, un viņiem arī ir jārūpējās par to, kā tiek novadīti notekūdeņi no šīm brauktuvēm un kādā kvalitātē tiek uzturēti šie ceļi. Latvijas dzelzceļa atbildība ir nodrošināt piekļuvi pagaidu platformai, un uzņēmumā mums sola, ka drīz atkal tiks uzbērts jauns segums, bet par ielas tehnisko stāvokli atbild pašvaldība. Tātad Latvijas dzelzceļš pie pagaidu platformas var kaut ko uzbērt, bet tik un tā pavisam drīz uzbērtā ietve tiks sabojāta. Nu, lūk, no šīs te pagaidu nobrauktuves nav nekāda jēga, jo tā ved tieši šajā peļķē. Bet tā jau nav vienīgā problēma. Bikstu iela nav apgaismota, kā rezultātā cilvēki nemaz nezin, kur kājas spēr. Visu laiku tur ir dubļi, sniegs netiek tīrīts, nu un domā pats, kā tiks līdz vilcienam. Pirmām kārtām, tur, kur beidzās šī te māja, beidzās pilnīgi jebkāds apgaismojums. Šeit viss ir tumšs. Tumsā pilnīgi neko nevar redzēt, un ir tādi dubļi, kad ārprāts. Ietves, beidzās ar to māju ietve. Un līdz ar to arī sniegs netiek tīrīts ziemā, un bieži vien šos pakāpienus, kas šeit atkal tiek izbūvēti, ir zem sniega kupenām un nevar redzēt nevienu pakāpienu. Pirmām kārtām es vēlētos apgaismojumu visā ielas garumā, varbūt uz perona, tās, kas šeit nedeg parasti. Apgaismojumu vēlētos ietvi līdz pat šejienei un šo ceļu uzlabot, lai no visām pusēm ir ērta piekļūšana. Bikstu ielā apgaismojums un normāls ielas segums beidzas dažu 100 metru attālumā, un tieši šis posms sagādā pamatīgas nērtības, un vilciena pasažieriem bez gumijniekiem neiztiks. Jautājums Rīgas domas satiksmes departamentam, kad beidzot šis posms tiks savests kārtībā. Bikstu ielas posms, par ko jūs runājat, ir neizbūvētais ielas posms attiecīgi. Lai viņu izbūvētu, būtu jāizstrādā būvprojekts, un tad viņu ir jārealizē. Šobrīd attiecīgi tuvāko 5 gadu laikā nav paredzēta Bikstu ielas izbūve. Nākamajā plānošanas periodā vērtēsim, vai ir nepieciešams izbūvēt vai nav nepieciešams izbūvēt, jo jānorāda, ka pilsētā ir diezgan daudz šādu neizbūvēto ielu posmu. Atbilde neiepriecina, tātad vēl vismaz 5 gadus šeit nekas nemainīsies. Skatieties un vērtējiet, vai tiešām šo var uzskatīt par pieņemamu ceļu, kas galvaspilsētā ved līdz vilciena stācijai. Vai tiešām bez būvprojekta nevar vismaz daļēji uzlabot šī ielas posma kvalitāti, lai cilvēkiem nav jābrien pa pilnīgu tumsu un dubļiem? Līdz īstajai pieturvietai šī nokļūšana ir nodrošināta, un attiecīgi šobrīd, kā jau minēju, Bikstu ielas pārbūve tuvāko 5 gadu laikā nav plānota, un arī jūsu mazie noteikti uzlabojumi ir iespējami tikai ar būvprojektu izstrādi. Tātad nav ne mazākā pamata cerēt, ka šeit kas mainīsies. Tomēr mūsu ieteikums Latvijas dzelzceļam iesaistīties un uzrunāt pašvaldību, lai pasažieriem tomēr tiek nodrošināta normāla piekļuve līdz pieturai.
Kristaps Puriņš, Mārtiņš Avots, 4. studija.